Manuprāt, ka nākamā paudze dalīsies divās daļās. Viena būs tāda ļoti, ļoti gudra, kas jau no bērnības, kur vecāki ir mācījuši, ka tev jāpastāv par savām tiesībām un jāzina, ko tu gribi, un viņi mācās. Un otra paudze būs atkal tāda diezgan, man liekas, slinka, tāpēc, ka viņi būs tā kā pieraduši, ka viņiem visur apkārt viss tiek uztaisīts, sākot no ēdiena, kuru tu vari nopirkt tā kā pusgatavu, un beidzot ar daudzām citām lietām, ko vecāki, pieņemsim, varbūt sagādā, nopērk un visu. Līdz ar to man liekas, ka ļoti dalīsies, kādas būs tās paaudzes. Viena būs tāda, kas gribēs izzināt, ies uz priekšu un arī daudz ko sasniegs, un otra būs tāda, kas visu laiku gaidīs. Bet vienmēr jau bijušas tās divas paaudzes tādas, ka viena slinkāka, viena gudrāka, vienkārši šeit, par cik tagad viss tiek tādās ikdienas rūpēs nolikts tur uz paplātes, ir robots, kas iztīra māju, veikalā viss ir ēdiens sagatavots, mēs varam sēdēt mājās, pasūtīt visu, mums atved drēbes, atved to, tad līdz ar to man liekas, tas ļoti ietekmēsies. Bet tie, kas būs gudri, tie būs atkal tādi daudz gudrāki, jo ceļos un zinās, un garšos, un redzēs, un runās, un visu pārējo. It īpaši maniem, kopumā, protams, visiem, bet maniem bērniem es droši vien gribētu novēlēt, lai viņi apzinās to, ka patiesībā pati lielākā vērtība ir ģimene. No sākuma tā ir, kurā viņi dzīvo, pēc tam tā ir to, kuru viņi nodibina. Un kad īstenībā ģimene ir tas spēks, kas ļauj virzīties uz priekšu un izdarīt ļoti daudz lietas, jo ja ģimenē nav atbalsta, tad arī tu pats savā dzīvē visu laiku maldies un nevar saprast, ko izdarīt. Tā kā ģimene ir pirmais, un tad, protams, kad ir rūpes par sevi kaut kādā, lai tas nav egoisms, bet rūpes par sevi, jo, ja tu esi laimīgs, tad tu arī vari daudz ko citu izdarīt, un tev ir veselība, un tu vari palīdzēt sev un apkārtējiem, un sasniegt un darīt to, kas tiešām patīk. Nevis to, ko iesaka viens kaimiņš vai mamma vai tētis vai vecā mamma gribētu, bet tiešām to, kas patīk, jo tikai tad tu gūsti piepildījumu tajā dzīvē. Jo mēs visu laiku strādājam šodien, un ja mēs strādājam to, kas mums nepatīk, tad tas ir briesmīgi.